Arī es pievienojos Andrejas sveicienam šajā foršajā dienā. Runājot par Bībeles studijām, es vienkārši gribēju papildināt, ja jūs gadījumā neesat nevienā Bībeles studijā, bet jūs saprotat, ka bet otrdienas vakarā būtu forši pievienoties kādai Bībeles studiju grupiņai, tad noteikti pienāciet pie manis, uzrakstiet man, un mēs atradīsim jums vietu, kur otrdien pievienoties. Līdz pat, es gribētu teikt, Ziemassvētkiem, bet ne gluži līdz Ziemassvētkiem, mēs svētdienās iesim cauri vienai brīnišķīgai Bībeles grāmatai, Jozos grāmatai. Tā ir viena no tādām iedrošinošākajām vecās derības grāmatām, un mēs arī redzēsim iemeslu, kādēļ tas tā ir. Tādēļ es aicinu bez liekas kavēšanās vērsim vaļā Jozos grāmatu, un šodien mēs lasīsim un pārdomāsim pirmo nodaļu. Jozos grāmata, pirmā nodaļa, šī formāta Bībelēs tā ir 238. lapuse. Jozos pirmā nodaļa. Pēc kunga kalpa Mūzes nāves kungs teica Mūzes palīgam Jozuam, Nūna dēlam: Mans kalps Mūzes ir miris. Celies nu un dodies pāri Jordānai, tu un visa šī tauta, uz zemi, ko es dodu Izraēla dēliem. Es dodu jums ik vietu, kur mīs jūsu kāju pēdas, kā solīja Mūzum, no Tuksneša un Lebanona līdz lielajai upei, Eifrates upei, visu hetiešu zemi, un līdz lielajai jūrai, kur noriet saule, tās būs jūsu robežas. Visas tavas dzīves dienas neviens nebūs varenāks par tevi. Es būšu ar tevi tāpat kā ar Mūzu. Es tevi neatstāšu un nepametīšu. Esi stiprs un sīksts, jo tev būs jāiemanto zeme šai tautai. Viņu tēviem es esmu zvērējis, ka tiem to došu. Tikai esi stiprs un gana sīksts, pieraugi, ka tu pildi visu bauslību, ko esmu pavēlējis savam kalpam Mūzum. Nenovairsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi. Tad tev viss veiksies, lai kur tu ietu. Lai šīs bauslības grāmatas vārdi vienmēr tev ir uz lūpām, runā to dienu un nakti un pielūko, ka tu dari visu, kas tur rakstīts, jo tad tavas gaitas būs sekmīgas un tev veiksies. Vai es tev nepavēlēju būt stipram un sīkstam, nebīties un nebaiļoties, jo kungs tavs Dievs ir kopā ar tevi, lai kurp tu ietu. Tad Jozo pavēlēja tautas virsniekiem: apstaigājiet nometni un pavēliet tautai, sagatavojiet sev iztiku, jo pēc 3 dienām jums būs jādodas pāri Jordānai, jāiet un jāiemanto zeme, ko kungs jūsu Dievs jums dod, lai jūs to iemantotu. Rūbeniešiem un gādiešiem un pusē Manases cilts Jozo teica: atcerieties vārdus, ko jums pavēlēja kunga kalps Mūzus. Kungs jūsu Dievs atradis jums mājvietu un dod jums šo zemi. Jūsu sievas, mazuļi un lopi, lai paliek šajā zemē, ko jums deva Mūzus viņpus Jordānas. Bet jūs, visi varenie spēka vīri, bruņoti celieties pāri saviem brāļiem pa priekšu un palīdziet viņiem, kamēr kungs atradīs jūsu brāļiem mājvietu tāpat kā jums, un arī viņi iemantos zemi, kuru kungs jūsu Dievs tiem dod. Pēc tam atgriezieties savu īpašumu zemē un iemantojiet to. Kunga kalps Mūzes jums to ir devis viņpus Jordānas, kur lec saule. Un viņi atbildēja Jozoam: mēs darīsim visu, ko tu mums pavēlēsi, un mēs iesim visur, kurp tu mūs sūtīsi. Kā klausījām Mūzum, tāpat mēs klausīsim tev. Lai tikai kungs tavs Dievs ir ar tevi tāpat, kā viņš bija ar Mūzu. Ik viens, kas dumposies par tavām pavēlēm, vai tev neklausīs, lai ko tu pavēlētu, tas mirs. Tikai esi stiprs un sīksts. Tas ir kunga vārds šai dienai. Lūksim, lai kungs arī mums palīdz savā garā mums šo vārdu saprast. Tāpēc, Tēvs, kā tas ir katru reizi, kad mēs nākam kopā, lai lasītu tavu vārdu, mēs milzīgi gribam pateikties par tavu vārdu, ka mums tas ir pieejams, ka tu esi sevi atklājis, un mums šī atklāsme ir pierakstīta, mēs to varam lasīt, mēs par to varam runāt, mēs to varam pārdomāt, un to darot, mēs varam pieaugt gudrībā. Mēs varam pieaugt gudrībā par to, kāds esi tu un kā mums dzīvot kā taviem ļaudīm.
Lūdzam arī šajā dienā, lai šī nodaļa, ko lasījām, izgaismojas mūsu acu priekšā un ka mēs varētu veidot savu izpratni un dzīvot atbilstoši Jēzus vārdā. Amen. Parasti, kad mēs sākam studēt kādu jaunu grāmatu Bībelē, viņas ir veselas 66, droši vien tāds likumsakarīgs jautājums ir, kāpēc tieši šo grāmatu? Kāpēc Jozuvas grāmatu? Es nezinu, kādas ir jūsu vecās derības zināšanas, bet es domāju, ka no Jozuvas grāmatas pa lielam mēs visi atceramies to slaveno Jērikas pilsētas ieņemšanu. Varbūt mēs tur atceramies vēl kādu asiņainu kauju un vēl kādu mazu detaļiņu, bet ja tā pavisam godīgi, tad droši vien liels vairums no mums, varbūt neliels vairums, bet daļa no mums uz veco derību raugās kā uz tādu, interesanta grāmata. Bērnu Bībelē mēs esam šo to lasījuši, bet savā ikdienā droši vien mēs pārāk daudz laika vecai derībai neveltām. Taču, kā jau es teicu, šī grāmata, Jozuvas grāmata, ir viena no tādām vispozitīvākajām un tādām iedrošinošākajām vecās derības grāmatām. Un tam ir konkrēts iemesls, kuru mēs arī šo studiju laikā, šo svētdienu laikā atkal un atkal ieraudzīsim. Un tas, ka šī grāmata un tas, par ko šī grāmata runā, ir aktuāls ne tikai toreiz senatnē, bet arī mums kā kristiešiem tagad. Dievs ir gribējis, lai mēs kā Dieva ļaudis lasītu un pārdomātu un ņemtu šo grāmatu kā savu tādu ticības stūrakmeni, ja gribat. Redzat, šajā grāmatā, šīs grāmatas centrā atrodas Dievs, kurš piepilda visu to, ko viņš savai tautai ir solījis. Nonākot līdz grāmatas gandrīz pašām beigām, mēs lasām šādus vārdus. Neviens solījums, ko kungs bija devis Izraēla namam, nebija tukšs. Viss piepildījās. 21. nodaļa, 45. pāns. Pilnīgi viss, ko Dievs sola, ir piepildījies. Protams, mēs zinām to, ka ne visi notikumi un ne visas lietas, kas Jozuvas grāmatā ir pierakstīts, ir tādas rožainas un skaistas un jaukas. Mēs šajā grāmatā redzam cilvēku neticību, mēs redzam, pie kā novada cilvēku neticību, pie kā novada cilvēku nepaklausība. Taču neskatoties uz to visu, mēs redzam, ka cauri šai grāmatai Dievs dara savu darbu, solīt pa solītim. Kā latvietis saka, bez mazākā stresa, īstenojot to, ko viņš ir apsolījis. Caur šīs grāmatas notikumiem mēs, kā Dieva ļaudis, esam aicināti ieraudzīt to, kāds tad ir Dievs. Un it īpaši mēs esam aicināti ieraudzīt to, ka Dievs ir absolūti uzticams. Viņš ir vienmēr uzticams. Tā tas bija Jozuvas dienās, un nemainīgi tā tas ir arī šodien. Viens no šīs grāmatas mērķiem līdz ar to ir parādīt un dāvāt ticīgajiem tādu kārtīgu, stabilu drosmi un paļāvību, stiprinājumu, tad, kad viņi domā par to, kāds ir Dievs. Šī grāmata mums palīdz pārvarēt šaubas, kaut kādu tādu cilvēcisku vājumu, tad, kad mēs paraugamies apkārt, mums liekas, kur tad ir tas apsolījuma Dievs, kur tad ir tās lietas. Vai tiešām šī grāmata mūs spēcina, kad mūsu dzīves pārbaudījumi vai mūsu dzīves labumi, arī tas reizē mums traucē, mēs tā kā pazaudējam to skaisto skatījumu uz mūsu Dievu. Taču no otras puses, līdzās šīs grāmatas tai iedrošinošajai dabai, šī grāmata īstenībā ir arī ļoti izaicinoša. Sākot ar pirmo nodaļu, un jūs jau droši vien dzirdējāt lasījumā, līdz pat grāmatas beigām un visur pa vidu, mēs atkal un atkal redzam šo nepārprotamo un skaidro Dieva aicinājumu Dieva ļaudīm. Esi uzticīgs, esi paklausīgs. Šī grāmata mūs izaicina un aicina kā Dieva ļaudis
raudzīties uz to, kāda tad ir mūsu kalpošana Dievam. Ko nozīmē sevi saukt par Dievu cilvēku? Šī grāmata nenodarbojas ar tādu lētu moralizēšanu. Ziniet, kā dari šīs 10 lietas un ar tevi viss būs labi. Nē, tā nav moralizēšana, bet te vienalga tiek runāts par pienākumu, par paklausību, par uzticību. Un ja mēs varam salikt šīs divas monētas puses kopā, tad mēs varētu teikt, ka Jozos grāmata mums māca par to, ka Dievs ir absolūti uzticams. Un mēs, kā viņa ļaudis, esam aicināti šim absolūti uzticamajam Dievam atsaukties ar uzticības pilnu paklausību. Dievs ir uzticams, un tādēļ mēs esam aicināti būt uzticīgi viņam. Redziet, mēs līdzīgi kā Jozos grāmatas šie ļaudis, kas bija Jozos laikā, mēs esam ceļā. Mēs vēl neesam iegājuši apsolītajā zemē. Mēs zinām, ka kādu dienu mēs būsim kopā ar Dievu, pareizi, bet mēs vēl neesam tur. Mēs vēl neesam tur, un tam ir zinām praktiski nevis iemesli, bet tas pretējais. Pēkšņi izkrit vārds no galvas. Konkrēts konteksts, pareizi, kurā mēs dzīvojam. Mēs visi zinām, ko nozīmē nebūt vēl debesu valstībā. Mēs to katru dienu piedzīvojam. Un tādēļ ir svarīgi, kamēr mēs esam ceļā, ja tā var teikt, piezīsties, saķert to, kas mums var palīdzēt šajā ceļā. Mūsu priekšā esošā pirmā nodaļa patiesībā izmet, ja gribat, visas galvenās šīs grāmatas lielās tēmas. Tās lietas, kuras kā tādi 3 pavadieni savīsies kopā. Pirmkārt, mēs redzam to, ka Dievs ir absolūti uzticams. Un kā absolūti uzticams Dievs, viņš īstenos visu, ko viņš ir solījis. Otrkārt, mēs šajā nodaļā redzam to, ka Dievs savus nodomus īstenos caur izredzētu vadītāju, vadoni. Mēs redzam, tas ir Jozo. Un treškārt, pareizā reakcija, jeb atbilde uz šo Dievu, kurš īsteno savus apsolījumus caur savu izredzēto vadītāju, ir uzticības pilna paklausība. Tad aplūkosim šīs lietas nedaudz tuvāk un izdarīsim secinājumus, kā tas attiecās uz mums. Pirmā lieta, Dievs ir uzticams, viņš piepildīs to, ko viņš ir solījis. Mēs redzam, ka grāmata sākas ar tādu bēdīgu noti, pareizi. Mēs redzam, ka lielais slavenais Mozus, kurš ir daudzus gadu desmitus vadījis Dievu tautu, viņš ir miris. Tas, kurš izved no Ēģiptes zemes, tas, kurš palīdzēja pāriet pāri jūrai, tas, kurš viņus 40 gadus vai nepilnus 40 gadus vadīja pa tuksnesi, šis Mozus, vadītājs kā neviens cits, viņa vairs nav. Viņš ir miris. Izlasīsim vēlreiz šīs nodaļas sākumu. Pēc kunga kalpa Mozes nāves, kungs teica Mozes palīgam Jozom, Nūna dēlam: mans kalps Mozes ir miris. Celies nu un dodies pāri Jordānai, tu un visa šī tauta, uz zemi, ko es dodu Izraēla dēliem. Es dodu jums ik vietu, kuri mīs jūsu kājpēdas, kā solīja Mozum. No Tuksneša un Lebanona līdz lielajai upei, Eifrates upei, visu hetiešu zemi un līdz lielajai jūrai, kur noriet saule. Tās būs jūsu robežas. Mozus ir miris. Tā sāk šī grāmata. Bet Dievs Jozom pasaka divas ārkārtīgi svarīgas lietas. Pirmā lieta, jā, Mozus ir miris. Bet mans apsolījums, iedot jums to, ko es esmu Mozum solījis, ir joprojām dzīvs. Tas pastāv. Dievs dos zemi, kuru viņš Mozum bija solījis. Patiesībā šis solījums stiepjas vēl tālākā pagātnē par Mozi. Jau pirmās Mozes grāmatas nodaļas, pirmās grāmatas 12. nodaļā mēs lasām, kā Dievs šo zemi sola dot Ābrahamam. Zemi, kurā Dieva ļaudis varēs dzīvot mierā kopā ar savu Dievu. Mozes ir miris.
Un mēs varam iztēloties to, kā varbūt šajā brīdī šie cilvēki jutās. Kas notiks ar to, ko Dievs Mozum bija teicis? Kas notiks ar šo Dieva misiju, ko viņš bija īstenojis un turpināja īstenot ar Mozu? Dievs Jozum saka, neuztraucies. Viss turpinās. Šis apsolījums piepildīsies. Un otrkārt, mēs redzam to, ka Dievs ir tas, kurš dos šo zemi. Šī zeme, šo apsolījumu piepildījums ir Dieva dāvana. Jā, vēlāk mēs lasīsim grāmatā un redzēsim to, kā Izraēla tauta ir aicināta kaut ko darīt, kaut kur iet, kaut ko karot, kaut kādas taures pūst un visādas lietas darīt. Bet aiz visa tā mēs redzam, ka Dievs ir tas, kurš dara. Dievs ir tas, kurš karo, Dievs ir tas, kurš gādā. It visā šajā grāmatā mēs redzam Dieva roku. Un tādēļ, ka Dievs ir tas, kurš dara. Mēs esam aicināti ieraudzīt to, ka tas ir droši. Tas pavisam noteikti notiks. Ja jūs esat ebreju valodas eksperti, tad šajā brīdī tas darbības vārds 3. pantā es dodu, un viņu var tulkot arī es esmu devis. Tad, kad Dievs kaut ko dod, tas ir tā, it kā tas jau būtu iedots. Tas ir tik droši. Dievs apsola, un ja Dievs apsola, tas ir tikpat kā jau noticis. Iedomājieties, ja politiķu solījumi vai ekspertu prognozes būtu ar tādu potenciālu, Latvija būtu vislabākā valsts pasaulē, pareizi. Draugi, Dievs piepilda to, ko viņš ir solījis. Nekas viņu nevar apturēt, nekas nevar izjaukt viņa nodomus. Un es zinu, ka lielākā daļa cilvēku droši vien tā nedara. Proti, sākot skatīties jaunu filmu, viņi nenoskatās uzreiz arī filmas beigas. Bet sākot lasīt šo grāmatu un studēt šo grāmatu, mēs zinām, kā tas beigsies. Dievs patiešām piepildīs visu, ko viņš ir solījis. Un, draugi, sakiet, vai tas nav kaut kas tāds, ko mēs kā cilvēki gribam? Tīri cilvēcīgi. Pareizi, mēs meklējam kaut kādu drošību, stabilitāti, mēs meklējam dzīvi, kurā mēs varam ar kaut ko rēķināties un plānot un domāt un uzticēties un paļauties. Un tas lielais jautājums vai bēda ir tāda, ka cilvēcīgi jau ir neiespējami kaut ko tādu atrast. Viss ir tik nestabili, cik tas vien var būt nestabili. Gan mūsu valstī, gan mūsu dzīvē, gan šajā pasaulē kopumā. Vienīgā drošība, vienīgā patiesā paliekošā stabilitāte ir rodama pie Dieva. Dievs ir tas, kurš izdara un vienmēr ir izdarījis to, ko viņš ir teicis. Vasaras laikā mēs studējām Kalnas prediķi. Mēs gājām cauri slavenajam Jēzus sprediķim, kurā viņš runāja par debesu valstību un par to, kā debesu valstības pilsoņiem ir jādzīvo. Un debesu valstība ir kaut kas tāds, kam mēs piederam jau tagad, bet vēl nepilnīgi pareizi. Jēzus ir solījis pilnā mērā kādu dienu dot šo savu valstību. Viņš ir solījis, ka kādu dienu viņš mūs tur aizvedīs. Un ja mēs varam izmantot šo Jozos grāmatas atklāto Dieva īpašību, mēs varam būt pārliecināti, ka tas, ko Jēzus mums ir solījis, piepildīsies. Mūsu drošība nav balstīta kaut kādos cilvēku solījumos. Tā nav balstīta mūsu pašu kaut kādā spēkā un spējā visu sakārtot un izdarīt. Mūsu drošība par nākotni ir balstīta tajā, ko Dievs ir teicis. Un kāds gan tur ir brīnums, draugi, ja mēs tā nopietni padomājam, pareizi? Kāds tad ir tas Dievs? Viņš ir visu gudrs, visu varants, visu spējīgs. Viņš visu var izdarīt. Un tādēļ mēs līdz ar pirmajiem Jozos grāmatas pantiem esam aicināti būt pārliecināti par šo Dievu. Arī tad, ja šķietami tā apsolītā zeme vai debesu valstība ir tik tāla, mēs esam aicināti sev un citiem atgādināt, ja Dievs to ir teicis,
tad tas pavisam noteikti notiks. Neuztraucies, nešaubies, tas pavisam noteikti notiks. Un mēs redzam tālāk, ka Dievs šo savu apsolījumu piepildījumu īstenos caur savu izredzēto cilvēku, caur savu izredzēto vadītāju. Skatieties tālāk no 5. panta. Visas tavas dzīves dienas neviens nebūs varenāks par tevi. Es būšu ar tevi tāpat kā ar Mūzu, es tevi neatstāšu un nepametīšu. Esi stiprs un sīksts, jo tev būs jāiemanto zeme šai tautai, viņu tēviem, ko es viņu tēviem esmu zvērējis, ka tiem to došu. Tikai esi stiprs un gana sīksts, pieraugi, ka tu pildi visu bauslību, ko esmu pavēlējis savam kalpam Mūzum. Nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi. Tad tev viss veiksies, lai kurp tu ietu. Lai šīs bauslības grāmatas vārdi vienmēr tev ir uz lūpām, runā to dienu un nakti un pielūko, ka tu dari visu, kas tur rakstīts. Jo tad tavs gaidas būs sekmīgs un tev veiksies. Vai es tev nepavēlēju būt stipram un sīkstam? Nebīsties un nebaiļojies, jo Kungs tavs Dievs ir kopā ar tevi, lai kurp tu ietu. Ieskatieties 6. pantā vēlreiz. Jo šeit Dievs ļoti skaidri pasaka, kādā veidā šie apsolījumi piepildīsies. Kā viņš piepildīs apsolījumu par zemi? Caur Jozue. Jozue, šis ir tavs darbiņš. Tu esi tas, kurš ievedīs tautu šajā zemē. Un Dievs šim savam īpaši izredzētajam kalpam, šim vīram dod divus ļoti skaidrus norādījumus. Un katru no tiem viņš atkārto vairākas reizes. Kāpēc viņš atkārto? Tāpēc, ka tas ir svarīgi un tāpēc, lai tas būtu skaidrs. Pirmkārt, Dievs Jozuam pavēl būt stipram un šajā tulkojumā sīkstam. Sinonīms varētu būt drosmīgs, esi stiprs, sīksts, drosmīgs. 6. pantā esi stiprs un sīksts. 7. pantā esi stiprs un sīksts. 9. pantā es tev nepavēlēju būt stipram un sīkstam, nebīties un nebaiļoties. Uz mirkli padomāsim, kā tas ir būt Jozuam šajā brīdī. Priekšā stāv nezināmais. Teritorija, kas ir jāieņem. Un Dievs saka, klausies, tas būs tavs darbiņš. Tas būs tavs darbiņš to izdarīt. Es pieņemu, ka šeit mūsu vidū ir cilvēki, kuriem drēb kājas, domājot par publisku uzstāšanos. Kur nu vēl par kaut ko tam līdzīgu? Redziet, iemesls, kādēļ Dievs kaut ko tādu pavēl Jozuam, ir nevis tādēļ, ka Jozue pats savā spēkā to var izdarīt. Ļoti iespējams, Jozue kā vadītājs bija virs vidējā ar savā drosmē un izdarībā un visā pārējā. Taču patiesībā tas, ko Dievs pavēl, balstās tajā, ka pats Dievs sola būt kopā ar Jozue. Vai jūs to pamanījāt? Esi stiprs un sīksts, tas tiek atkārtots vairākas reizes. Bet vairākas reizes Dievs atkārto vēl vienu svarīgu lietu. Skatieties 5. pantā. Es būšu ar tevi tāpat kā ar Mūzu. Es tevi neatstāšu un nepametīšu. Mēs atceramies, ka Dievs uzturēja Mūzu, viņš bija kopā ar Mūzu. Dievs bija tas, kurš palīdzēja Mūzu un vadīja Mūzu. Dievs bija tas, kurš cilvēku priekšā iedvesa tādu bību un respektu pret Mūzu. Dievs bija kopā ar Mūzu, vienmēr un visur. Un tagad Dievs saka, tāpat es būšu kopā ar tevi, Jozue. Vai vēlreiz 9. pantā. Jo Kungs tavs Dievs ir kopā ar tevi, lai kurp tu ietu. Tad mēs redzam, Jozuam ir jāieņem apsolītā zeme. Tas ir viņa darbiņš, tas ir tas, ko Dievs ir paredzējis. Bet Dievs saka, klausies, neaizmirst to, ka es būšu kopā ar tevi. Vienmēr būšu ar tevi, visur būšu ar tevi. Līdz pat mūža pēdējai dienai. Es būšu ar tevi. Es tevi stiprināšu, es tevi vadīšu, es tevi palīdzēšu. Tādēļ, Jozue, esi stiprs un sīksts. Nebaidies. Bet otra lieta, kas raksturo šo Dieva izredzēto vīru, ir paklausība Dieva vārdam. Vai jūs to pamanījāt? Skatieties 7. un 8. pantā.
Tikai esi stiprs un gana sīksts. Pieraug, ka tu pildi visu bauslību, ko esmu pavēlējis savam kalpam Mozum. Nenovērsies no tās ne pa labi, ne pa kreisi. Tad tev viss veiksies, lai kur tu ietu. Lai šīs bauslības grāmatas vārdi vienmēr tev ir uz lūpām. Runā to dienu un nakti un pielūko, ka tu dari visu, kas tur rakstīts, jo tad tavs gaitas būs sekmīgas un tev veiksies. Mēs redzam, ka izdošanās un veikšanās viņi ir cieši saistīta ar turēšanos pie Dieva vārda, pie tā, ko Dievs ir pavēlējis. Es atceros, ka pirms vairākiem gadiem man bija jāatrisina kāda problēma, kas bija saistīta ar datoriem. Un līdzās nebija neviena, kurš man varētu palīdzēt, un tie, kas mani pazīst, jūs zinat, ka es esmu absolūts dinozaurs visos jautājumos, kas ir saistīti ar tehniku un tehnoloģijām. Es neko nesaprotu, es māku ieslēgt, izslēgt un tā. Bet kaut kur es dabūju instrukcijas, kas varēja palīdzēt šo problēmu novērst. Un, draugi, es to izdarīju. Es sekoju instrukcijām, ne pa labi, ne pa kreisi nenovēršoties. Un es pēc tam pats sev uztaisīju lielu kafijas krūzi, lai apsveiktu sevi, ka es esmu atrisinājis problēmu. Bet ne pa to ir runa. Dievs Jozuam saka, ne pa labi, ne pa kreisi, jo tad tavas gaitas būs sekmīgas un tev veiksies. Nenovērsies ne pa labi, ne pa kreisi un tev veiksies. Turies, paklausi. Es esmu kopā ar tevi. Esi drosmīgs, nebaidies. Iespējams, šajā brīdī mēs sakam, aleluja! Viss, kas mums atliek kā kristiešiem, būsim kā Jozo. Būsim kā Jozo, vai kā jauniešu reizēm saka, #esi kā Jozo. Bet, draugi, mēs neesam Jozo. Šos vārdus Dievs nesaka mums tādā tiešā veidā. Mēs neesam kā Jozo. Dievs šajos pantos nerunā uz saviem cilvēkiem, uz savu tautu kopumā. Dievs šajā brīdī runā uz vienu īpašu vīru, kurš ir izredzēts kādam īpašam uzdevumam. Šie vārdi attiecās tikai uz viņu, primāri. Te ir nelielā zvaigznīte, ja? Mēs tūlīt redzēsim, ka tas īstenībā arī attiecās uz mums, bet mums līdz tam jānonāk pareizā veidā. Šie vārdi tiešā veidā uz mums attiecās tikai tad, ja mēs varam teikt, klau, draugs, Dievs teica, ka man jūs ir jāaizved uz zemi, pāri, es nezinu, kādai tur upei, uz kaut kādu teritoriju. Ja Dievs jums to ir teicis, var jau tā būt, bet es jums līdzi neiešu. Draugi, mēs šajos pantos redzam to, ka Dievs savu uzdevumu veikšanai ir sagatavojis kādu īpašu cilvēku. Cilvēku, kurš iestāsies par saviem ļaudīm. Cilvēku, kurš, tā var teikt, izdarīs visu nepieciešamo, lai pārējos izglābtu un ievestu tajā apsolītajā zemē. Es neesmu šis īpašais cilvēks. Neviens no jums nav šāda tipa cilvēks. Mēs nevaram tā uzreiz teikt, jā, esi kā Jozo. Tu esi Jozo. Nē, tu neesi Jozo, piedod, draugs. Bet sakiet, ja mēs tā lēnām lasām šos vārdus un domājam par to uzdevumu, kas Jozom ir jāveic, vai tas mums neatgādina kaut kur dzirdētu? Lai arī šī grāmata ir ārkārtīgi pozitīva un tajā piepildās viss, ko Dievs ir solījis, grāmatas beigās mēs redzam to, ka arī Jozo nomirst. Arī Jozo tiek guldīts zemē. Viņš nomirst un rodas jautājums, kas būs tālāk. Tā kā darbs ir izdarīts, bet viņš nav izdarīts. Un, ja gribat, tad visa atlikusī vecā derība ir tāds stāsts par to, kā viens vadītājs nomaina otru vadītāju, viens valdnieks nomaina otru vadītāju, un visu laiku ir šī nepiepildītā darba sajūta. No vienas puses ir kaut kas izdarīts, bet no otras puses nekas nav līdz galam izdarīts. Līdz brīdim, kad mēs nonākam pie jaunās derības. Jaunā derība
pirmā grāmata, ir Mateja evaņģēlijs. Un Mateja evaņģēlijs sākas ar Jēzus ciltsrakstiem un ar Jēzus dzimšanu. Un tad, kad Jēzus tūliņ piedzims, atcerieties, ko eņģelis teica Jāzepam. Sauc viņu Jēzus. Sauc viņu Jozo. Tas pats vārds. Mums nevajag pārāk daudz tajā ielasīt, bet mēs redzam, ka jaunā derība sākas ar jaunu Jozū, ar pārāku Jozū. Un mēs zinām, kā kristieši, ka visi Dieva apsolījumi piepildās caur šo Jēzu pareizi. Galēji un absolūti tie nevar piepildīties caur Jozū, caur Dāvidu, caur vēl kādu ķēniņu, lai cik viņi vareni vecajā derībā arī nebūtu. Jēzus ir cilvēks, caur kuru Dievs piepilda visus savus apsolījumus. Jēzus ir tas drosmīgais, sīkstais, bezbailīgais vīrs. Jēzus ir tas, kurš ir absolūti paklausīgs Dievam. Viņš ir šis vadītājs, kurš savus ļaudis var izglābt un ievest apsolītajā zemē, kas ir debesu valstība. Jēzus ir tas, kurš piepilda visu. Un tādēļ mēs redzam, ka Jozos grāmata mums māca daudzus svarīgus principus par to, kāds ir Dievs. Bet vienlaikus tas ir tāds skatījums nākotnē uz to, ko Dievs vēl darīs. Nonākot pie jaunās derības, mēs redzam šo īpašo cilvēku, šo īpašo personu, kurš dāvā glābšanu. Un ja mēs par to tā domājam, tad mēs varam būt īstenībā ārkārtīgi pateicīgi. Pateicīgi un priecīgi par to, ka Dievs šo savu apsolījumu piepilda tieši šādā veidā. Iedomājieties, ja tas būtu atkarīgs no mums pašiem. Ja mums pašiem ar kaut kādu savu cenšanos, saņemšanos vajadzētu ieiet tajā apsolītajā zemē. Ar savām uzvarām, ar saviem panākumiem. Kurš tad no mums tur ieietu? Draugi, kurš? Un tādēļ ir tik stiprinoši un tik iedrošināti redzēt to, ka Dievs mums ir devis šo vadītāju, kurš ieved mūs apsolījumu piepildījumā. Un mēs esam aicināti turēties pie šī savu vadītāja, caur kuru Dievs īsteno savus apsolījumus. Un te ir tūlīt nonākam pie tās mazās zvaigznītes. Es teicu, ka mēs nevaram tā pat tiešo teikt, ka viss tas, ko Dievs saka par Jozo, attiecās uz mums, jo mēs neesam Jozo. Taču caur Kristu šis apsolījums attiecās arī uz mums. Atveriet Bībelēs vēstuli Ebrejiem, 13. nodaļu. Jaunajā derībā vēstuli Ebrejiem, 13. nodaļa, 1230. lapuse. 13. nodaļa šajā vēstulē ir noslēdzošā nodaļa, kurā, tad, kad viss ir pateikts un izdarīts, vēstules autors dod kristiešiem dažādas pavēles par to, kā viņiem tagad ir jādzīvo, līdz viņi nonāks šajā atdusā, šajā Dievu valstībā. Un visām tām pavēlēm pa vidu mēs redzam, ka vēstules autors, uzrunājot visus kristiešus, citē no Jozos grāmatas. Skatieties 5. un 6. pantā. Lai jūsu domas ir brīvas no mantkārības, lai jums pietiek ar to, kas jums ir. Pats Dievs taču ir sacījis, un te ir tas citāts, es tev nekad neatstāšu un nekad nepametīšu. Tā ka mēs varam droši teikt, kungs ir mans palīgs, tādēļ es neizbīšos, ko gan cilvēks man var padarīt. Caur Kristu, kurš ir pārākais Jozo, ja mēs tā varētu teikt, Dievs ir kopā ar mums. Caur Kristu viņš mūs stiprina un drošina. Caur Kristu mēs varam teikt, ka Dievs mums palīdz. Viņš stāv mums līdzās, ja mēs šajā dzīvē cenšamies dzīvot pēc viņa prāta. Un caur Kristu Dievs mūs ievedīs šajā apsolītajā zemē.
šeit es redzu dažus jauniešus, kas šeit sēž. Es gribu jums teikt vienu lietu. Šī patiesība jums ārkārtīgi palīdzēs tagad priekšā stāvošajā skolas gadā. Iespējams, jūs esat vienīgie kristieši savā klasē. Varbūt jūs visā skolā nepazīstat nevienu citu kristieti. Es zinu, ka jūs ejat uz mūzikas skolu, ejat uz dažādām sporta aktivitātēm. Iespējams, jūs esat vienīgie kristieši tur. Es gribu, lai jūs zinat, ko Dievs jums saka. Ja tu tici Jēzum, tad Dievs ir kopā ar tevi. Ja tu centies dzīvot kā kristietis, viņš ir kopā ar tevi. Viņš tev nepametīs, viņš tev neatstās. Tādēļ, jaunieti, nebaidies. Dievs ir kopā ar tevi. Vai varbūt kāds no šeit klātesošiem ir vienīgais kristietis savā kolektīvā, starp saviem kolēģiem, vai vienīgais kristietis savā ģimenē, vai vienīgais kristietis savā, ciemā vai daudzstāvenē. Caur Kristu Dievs tev saka, nebaidies. Es tev nepametīšu, es tev neatstāšu, es būšu kopā ar tevi. Vai varbūt kāds no mums piedzīvo tādu nopietnu dzīves izaicinājumu, vai tādu reālu cīņu ar grēku, līdz asinīm. Caur Kristu Dievs mums saka, nebaidies, es esmu kopā ar tevi, es tev nepametīšu, es tev neatstāšu. Varbūt kāds no mums ir vienkārši dzīves rutīnas, ikdienas, nomākts, kaut kādā apātijā ieslīcis. Dievs saka, caur Kristu es esmu ar tevi. Nebaidies, es tev nepametīšu. Mēs redzam, ka Dievs ir Dievs, kurš piepilda savus apsolījumus. Un viņš savus apsolījumus piepilda caur savu izredzēto vadītāju. Un pirmās nodaļas atlikušajā gabaliņā mēs redzam to, ka Jozo sarunājas ar Dieva ļaudīm. Un šo pantu vēstījums ir ļoti praktisks un ļoti skaidrs. Dieva ļaudīm ir jāuzticas Dievam. Dievs ir tāds, kurš izpilda savus solījumus, viņš ir izredzējis savu vīru, caur ko šie solījumi tiks piepildīti. Tādēļ jūs, Dieva ļaudis, esiet paklausīgi šim Dievam. Ieskatīsimies šajos pantos no 10. uz priekšu. Izlasīsim vēlreiz. Tad Jozo pavēlēja tautas virsniekiem apstaigājiet nometni un pavēliet tautai sagatavojiet sev iztiku, jo pēc 3 dienām jums būs jādodas pāri Jordānai. Jāiet un jāiemanto zeme, ko kungs jūsu Dievs jums dod, lai jūs to iemantotu. Tad 3 dienas sagatavojieties un tad mēs iesim pāri upei uz veselībām. Rūbeniešiem, gādiešiem un pusēji Manases cilts Jozo teica: atcerieties vārdus, ko jums pavēlēja kunga kalps Mūzes. Kungs jūsu Dievs atradis jums mājvietu un dod jums šo zemi. Jūs sievas, mazuļi un lopi, lai paliek šajā zemē, ko jums deva Mūzes, viņpus Jordānas. Bet jūs, visi varenie spēka vīri un bruņoti vīri, celieties pāri saviem brāļiem pa priekšu un palīdziet viņiem, kamēr kungs atradīs jūsu brāļiem mājvietu, tāpat kā jums, un arī viņi iemantos zemi, kuru kungs jūsu Dievs tiem dod. Pēc tam atgriezieties savu īpašumu zemē un iemantojiet to, ko kunga kalps Mūzes jums to ir devis, viņpus Jordānas, kur saule lec. Mēs izlasām šos pantus un mēs domājam, kas tas tāds ir? Kāpēc, kas te notiek, citiem varam sakot? Neliela vēstures lekcija, tas izklausās pārāk biedējoši. Neliela vēsturiska atkāpe. Kad laiku pirms nonākšanas šajā vietā, pie Jordānas upes, 2,5 ciltis izrēliešu, Rūbena cilts, Gāda cilts un puse Manases cilts, viņi noskatīja zemi, kas atrodas tajā upes pusē, tajā, kur viņi šobrīd ir. Un viņi devās pie Mūzes un teica, klau, Mūzes, šī ir super vietiņa, varbūt mēs varam palikt šeit. Es tā neformāli pārfrāzēju, ko viņi teica. Un Mūzes ar Dieva žēlastību un svētību teica, jā, labi, jūs varat palikt šeit, bet ir viens nosacījums. Tajā brīdī, kad jūsu tautieši dosies pāri upei, lai arī viņiem būtu sava vieta, jums
draugi, būs jāiet viņiem pa priekšu. Jums, draugi mīļie, būs viņiem jāpalīdz iegūt viņu īpašums. Un šīs 2,5 ciltis deva svinīgu apsolījumu. Mēs to darīsim. Mēs palīdzēsim viņiem. Un tagad Jozo atsauc uz šo norunu. Viņš griežās pie šiem cilvēkiem un atsauc uz šo norunu. Un tas lielais jautājums mums ir šāds. Vai šie cilvēki būs vienoti ar saviem tautiešiem? Proti, vai Dieva ļaudis būs vienoti? Un šī vienotība balstās tajā, ko Dievs ir teicis. Vai viņi būs vienoti paklausībā un uzticībā tam, ko Dievs ir teicis? Ja šīs ciltis teiks, ejam, tas demonstrēs to, ka viņi ir uzticami, ka viņi ir vienoti, ka viņi ir daļa no Dieva tautas. Un mēs redzam patiesi, šīs ciltis saka, jā, mēs to darīsim. Skatieties no 16. panta. Un viņi atbildēja Jozom, mēs darīsim visu, ko tu mums pavēlēsi. Un mēs iesim visur, kur tu mūs sūtīsi. Kā klausījām Mozu, tāpat mēs klausīsim tev. Lai tikai Kungs tavs Dievs ir ar tevi, tāpat kā viņš bija ar Mozu. Ik viens, kas dumposies par tavām pavēlēm, vai tev neklausīs, lai ko tu pavēlā, tas mirs, tikai esi stiprs un sīks. Vēlreiz šī pavēle. Tātad mēs redzam, rūbenieši, gādieši un puse Manases cilts ir gatavi uzticēties šim Dieva izredzētajam vadītājam. Viņi ir gatavi visi kopā doties pāri upei un izdarīt to, ko Dievs ir licis. Dievs ir uzticams. Viņš vienmēr piepilda to, ko viņš ir solījis. Dievs savus solījumus piepilda ar savu īpaši izredzēto vadītāju. Kas ir jādara Dieva ļaudīm? Dieva ļaudīm ir jābūt uzticīgiem un paklausīgiem tam, ko Dievs ir teicis. Tas tā bija Jozos dienās, un tas tā ir šodien. Draugi, mēs ar jums esam aicināti ticēt apsolījumus piepildošajam Dievam, kurš caur Kristu to visu piepilda. Mēs esam aicināti būt uzticīgi un paklausīgi viņam. Manuprāt, šie panti mums atklāja vienu ārkārtīgi praktisku veidu, kā mēs to demonstrējam. Pareizi, jo var rasties jautājums, labi, draugi, bet kā tad mums praktiski tā uzticība ir jādemonstrē? Un manuprāt, šajā raksturvietā, šajos pantos mēs redzam vienu izcilu piemēru tam, kā tas izskatās. Rūbenieši, gādieši un puse Manases cilts, viņi bija gatavi aizliegt sevi, ja gribat. Atstāt savu zemi, kas viņiem jau bija dota. Atstāt savus lopiņus, ģimenes, visu pārējo, lai dotos un palīdzētu saviem brāļiem. Viņi bija gatavi atteikties no savu komforta un, iespējams arī no savas dzīvības, lai palīdzētu saviem brāļiem arī iemantot zemi. Draugi, tas nozīmē, ka būt uzticīgam un paklausīgam mūsu kungam, izejot no šiem pantiem, nozīmē tas, ka mums arī ir jābūt gataviem kalpot saviem brāļiem un māsām. Mēs esam aicināti atteikties no kaut kā sava, no savām vēlmēm iespējams, vai no kaut kādiem sapņiem, vai saviem līdzekļiem, sava laika un tā tālāk un tā joprojām, lai nāktu līdzās cits citam šajā garajā ceļā pretī uz debesu valstību. Kā tas izskatās praktiski? Piemēram, mums ir jārūpējas par to, lai mēs visi varētu saņemt Dieva vārdu mācīšanu. Bez tās nav iespējama kristīga augšana. Draugi, bez Dieva vārda nav iespējams, ka mēs kā kristieši dzīvojam un veselīgi ejam uz priekšu. Tāpēc, ka mums ir reāli jānodzīvo 40, 50, 60, 70 gadu šīs zemes. Kā jūs iztēlojaties aiziet līdz finišām? Varbūt tas nozīmē, ka mums kāds brālis vai māsa ir regulāri jābaksta. Vai draudziņi saņemies, ejam kopā uz to Bībeles studiju vai dievkalpojumu vai uz jebko citu, kur var mācīties Dieva vārdu. Varbūt tas nozīmē praktiski paņemt to brāli vai māsu, iesēdināt mašīnā un aizvest, tāpēc, ka brālis un māsa nevar aizbraukt uz kaut kādu vietu, kur viņš var mācīties Dieva vārdu. Varbūt tas praktiski nozīmē to, ka it īpaši tām ģimenēm, kurām ir 101 mazais bērniņš, mēs nākam palīgā, lai tie vecāki laiku pa laikam var izrauties un būt tur, kur Dieva vārds tiek mācīts.
Vai varbūt tas nozīmē to, ka mums ir jāsāk tikties ar kādu, lai mēs varētu lasīt kopā reizi nedēļā, reizi 2 nedēļās, studēt Dievu vārdu, viens otru stiprināt ar to. Draugi, kristiešu pieaugšana pa ceļam uz šo apsolīto zemi, debesu valstību, tas nav tikai vadītāja darbs. Tas nav tikai vadītāja pienākums, tas ir mūsu visu. Mēs esam brāļi un māsas salikti kopā, lai mēs visi uzticīgi un paklausīgi darītu tos, ko Dievs mūs ir aicinājis. Bet runa jau nav tikai par vārdu mācīšanu. Runa ir par to, ka mēs varam lūgt cits par citu. Un, lai mēs varētu lūgt cits par citu, tas nozīmē, ka mums ir kaut kas jāzina par to citu pareizi. Tas nozīmē, ka mums ir jārunā ar citiem. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt gataviem uzdot jautājumu un jābūt gataviem atbildēt uz kādu jautājumu, ko mums brālis vai māsa var dot. Tas nozīmē veidot tādas draudzīgas attiecības pareizi. Draugi, lai mēs cits citam palīdzētu šajā ceļā uz apsolīto debesu valstību, mums ir jāiesaistās vienam otru dzīvē. Mums ir jāizrāda patiesa interese vienam par otru. Un mums ir jābūt gataviem, un latviešiem tas šausmīgi nepatīk. Mums ir jābūt gataviem uz to, ka tas otrs varētu izrādīt interesi par mani, izaicināt mani, uzdot kādus kritiskus jautājumus man, un es esmu ar prieku un pateicību gatavs atbildēt. Mēs esam aicināti cits citu skubināt, cits citam, ja nepieciešams, aizrādīt. Mēs visi kopā gādājam par to, lai mēs aizietu uz šo apsolīto zemi, ko Dievs caur Kristu mums dod. Lūk, kā tas praktiski izskatās, ka mēs esam Dieva ļaudis, kas ir paklausīgi, uzticīgi šim uzticamajam, absolūti uzticamajam Dievam, kurš mums ir visu jau tagad devis. Un kādu dienu mēs fiziski visi kopā piedzīvosim šo apsolījumu piepildījumu. Tādēļ lūksim, lai Dievs mums palīdz, kamēr mēs esam šajā ceļā. Lūksim. Debes Tēvs, mēs Tev no sirds pateicamies, ka Tu esi Dievs, kurš piepilda visu, ko Tu esi solījis. Caur Kristu mums ir grēku piedošana, caur Kristu mums ir attaisnošana, caur Kristu mēs esam pasludināti par Taviem ļaudīm, kuri ir godības mantinieki, kuri kādu dienu būs kopā ar Tevi. Tās mēs nevaram aptvert to, kāda šī diena izskatīsies. Mēs ilgojamies pēc šīs dienas, mēs gribam šo dienu, bet līdz šai dienai mums ir ceļš ejams. Mēs nezinām, cik garš, mēs nezinām, cik grūts, bet mēs pateicamies par to, ka caur Kristu Tu esi kopā ar mums, un Tu mums esi devis draudzi, kurā mēs šo ceļu varam veikt kopā. Tāpēc Tās mēs lūdzām, dod, ka mēs šīs brīnišķīgās patiesības varētu noglabāt savā prātā, un tagad jaunai sezonai sākoties, likt tās mūsu ikdienas centrā. Tās, lai dzīves rutīna un skrējiens neļauj mums par to aizmirst. Un dod, ka mēs varam arī cits citam atgādināt par šīm lietām, cits citu stiprināt ar šīm lietām. To visu lūdzam Jēzus vārdā. Amen.